Tātad šoreiz taisīsim uz baltā fona krāsaino aplikāciju. Tad mums pagaidām jau ir gatavi šādi kvadrātiņi. Zlata, parādi, kādi kvadrātiņi tev ir gatavi. Man ir 2 dzelteni un 2 rozā krāsā. 4 uz 4 centimetriem. Super. Un tad vēlreiz es parādīšu, tagad sarkanajā krāsā parādīšu, kā uztaisīt tos kvadrātus. Tad no vienas maliņas mēs izmērīsim 4 centimetrus, liekam punktu, un vēl 4 centimetri, liekam vēl vienu punktu. Pēc tam no šīs pašas maliņas 4 centimetrus uz leju atradam pirmo punktu, un šeit arī būs 4 centimetri uz leju, liksim punktu. Atradam otro punktu, un arī uz leju 4 centimetri, liekam punktu. Pārbaudām, lai šeit mums ir 8 centimetri, lieliski. Ja ir 8, tad savienojam punktus. Pēc tam mēs savienosim šo punktu ar šito. Un sadalīsim to taisnstūru uz 2 vienādiem kvadrātiem. Mums punkti ir vienkārši jāatzīmē un jāsadalā. Rekur, kas mums sanāca? 3 dažādas krāsas un 6 kvadrāti jābūt. Pēc tam ņemam šķēres un griežam. Vēl 2 kvadrāti mums jābūt. Tad mums būs 6 kvadrāti. No kuriem mēs taisīsim to gaisa баллон. Из них будем делать вот этот самый воздушный шар. Tad mums šodien būs gaisa balons. Taisīsim gaisa balonu. Kādā veidā? Katrs kvadrāts mums būs salocīts uz 2 pusēm, bet ļoti, ļoti taisni un skaisti. Salokam katru uz 2 pusēm. Viņi visi ir vienādi. Tā. Dzeltenās, pēc tam rozās. Figūriņas. Jums būs savas krāsas. Jūs varētu izvēlēties 3 dažādas spilgtās krāsas, uztaisīt kvadrātus, un tagad mums ir 6 dažādā krāsā. Tagad jau ir taisnstūri, теперь уже прямоугольнички получились, ja? 6 dažādi, ja? Bet tie ir kvadrāti. Uz viena kvadrāta mēs vienkārši uzzīmēsim шаблон. На одном квадрате нарисуем шаблон. Как выглядит наш воздушный шар? Kā izskatās gaisa balons? Viņš ir tāds kā piliens, un такой kā kapļa, немножко в форме капли. Bet mēs zīmēsim tikai pusīti no tā piliena. Мы с вами будем рисовать только половиночку от этой капли. Да? Возьмем и примерно форму капли. Es tūlīt jums parādīšu pie apmēram piliena formu. Uztaisīsim. Rekur man saveidojas. Вот так у меня получилось. Bet jums katram būs sava forma. Vienu pusīti uzzīmējam. Uz leju viņš būs tāds, nedaudz mazāks, uz augšu недаудz apaļīgāks. Вниз немножечко как будто бы поменьше уменьшающийся, а сверху такой более крупный. Tikai uz vienu mums vajag uzzīmēt. Только на одном нам надо нарисовать. Un tad mēs paņemsim šo te un ar šķērēm izgriezīsim ножницами, возьмем и вырежем.
tieši pēc mūsu zīmējuma. Точно по нашему с вами рисунку. Es neuztaisīju to pareizajā pusē. Я сделала с неправильной стороны. Man vajag vēl viens kvadrāts. Мне нужен еще один квадрат. Mums taču vajag, lai та солоцītā puse ir весела. Нам же надо, чтобы согнутая сторона осталась целой. Ее мы не режем с вами. Un skolotāja kļūdījās. Skolotāja ошиблась. Tā gadās, vai ne? Так бывает. Tā, es darīšu to vēlreiz. Буду делать еще раз. Tad uz pusēm. Un pēc tam zīmēšu. Šeit, vai ne? Nu, jā. Tā. Tas ir svarīgais moments. Es tūlīt jums parādīšu, kāpēc. Rekur ir mūsu salocītā josla, sognutē paloska, un viņai jābūt veselā. Ja? Re, kā es uzzīmēju. Šeit viss ir salocīti, un šeit ir atvērtā puse. Mēs griežam tur, kur ir atvērtā puse. Tev sanāca, Zlata? Pareizi sanāca, parādi. O, super! Pēc sirsniņas izskatās balons, vai ne? Tā, un manējais ir šāds. Un tādas figūriņas mums būs 6 gabali. Такие фигурки у нас будет 6. Tagad mēs varam šito te izmantot kā šablonu. Теперь мы можем это использовать как шаблон. Vienkārši liekam uz augšu. Nu, es parādīšu šitie. Liekam uz augšu kā šablonus. Savienojam, apzīmējam ar zīmuli. Apvoģim, apzīmējam ar zīmuli. Un pēc tam izgriezīsim, a потом будем вырезать. Un šī procedūra jāuztaisa ar katru kvadrātiņu. Pie vēl vienas pieliksim. Un pie vēl vienas pieliksim. Tikai pareizajā pusē. Только в правильную сторону. Ja? Tur, kur mums ir locījuma josla, tam, где у нас полоса изгиба, jābūt vesels. Должно быть целое. Tā. Un griežam. И режем. Tā, un man ir pēdējais. Vispirms es visu apzīmēju, un pēc там изгрезīšu. Сначала я все обрисую, обzīmēju, un pēc там изгрезīšu, а потом буду вырезать. Nesteidzāmies, не спешим, аккурāti to darām. Man viss ir gatavs. O, cik forši, Ivāns. Super, nu tad gatavo līmi. Gatavo klēj. Pastāsti, lūdzu, kādās krāsās ir tavi šabloniņi? Divas oranžas, divas rozes un divas zilas. Zilas arī. Gaiši zilās vai tumši zilās? Gaiši. Gaiši zilās. Super, kā debesīs, vai ne? Kā ņibisā. Ja. Aha. Tā, lieliski. Un man ir pēdējais. Zlata, tev arī viss ir gatavs? Nē, pagaidam tu izgriež, maleča. Pastāsti, Zlata, kādās krāsās ir tavs balons? Melna, gaiši zila un brūna. Aha, nu, bet super, arī būs interesantā kompozīcija. Tā.
Tā, kur ir mana līme? Te, kur ir. Varbūt vēl vienu pievienotu, nu, bet tā. Labi. Tagad mums vajag savienot visas детали kopā. Сейчас нужно будет объединить все детали вместе. Un tur ir interesantais moments. Tam интересный у нас с вами момент. Mēs varam veidot kompozīciju vienkārši sarkans, dzeltens, rozs un atkal sarkans, dzeltens un rozs. Varam tādā veidā veidot. Bet varam arī apvienot kaut kādā citā veidā. Piemēram, pieņemsim vienu krāsu, man tā būs dzeltenā, pēc tam būs sarkana krāsa, pēc tam rozā, pēc tam atkal rozā, sarkanā un dzeltenā. Tas ir pēc jūsu izvēlēs. Курā kārtībā jūs обвенosiet tās детали. Это по вашему выбору, в каком порядке вы будете объединять эти детали. Bet kas mums vajag? Šī pusīte pirmā mums nebūs aplīmēta, un pēdējā arī nebūs aplīmēta. Первая и последняя у нас не мажутся клеем. Tad uzliksim, es pārvēršu jūsu virzienā. Давайте сделаю в вашем направлении, да, так, чтобы было хорошо видно. Rekur, saliksim to visu kopā. Un tagad pielīmēsim. А теперь будем приклеивать с вами. Paņemsim to vienu detaļu un no vienas puses aplīmēsim. С одной стороны намажем ее клеем, эту деталь. Tikai no vienas puses. Un pie tās pielīmēsim vienu. Tikai precīzi, skaisti līmējam. Ne? Kas mums sanāca? Tagad saliksim viņus kopā un atkal tikai šo te pusīti aplīmēsim, apklеим, то есть наполним клеем. Un pie tās pielīmēsim vēl vienu. Re, kas mums sanāca? Es pievienošu tādu pašu krāsu. Я сюда добавлю точно такой же цвет. Es pievienošu tādu pašu krāsu. Savienošu divas pusītes. Re, kur mums jau veidojas kaut kāds баланс. Уже у нас получается, вейдояс, да, то есть составляется какой-то шар. Tā. Pēc tam paņemšu iepriekšēju krāsu, потом я возьму предыдущий цвет, который был. Man tas ir sarkans. У меня это красный. Sarkanā krāsa, sarkanā detaļa, bet sarkans balons. Sarkanais фрагмент еще можно использовать. Un pēdējo es pielīmēšu to pirmo krāsu. И последний приклею вот этот вот цвет, который был первый. Tā. Nu, un re, kas mums sanāca? Вот что у нас с вами получилось. Šī tāda interesantā figūriņa. Un divas pēdējās mums ir brīvas no līmes. Две последние детали у нас свободны от клея. Да, здесь мы ничего не приклеили. Tur varēja būt arī 4, 5 vai 6 dažādas krāsas. Tas viss ir atkarīgs no jūsu фантазijas. Все зависит от вашей фантазии. Могло быть 5-6 разных цветов. Kā jums gribās, как вам хочется, cik jūs vēlaties, как вы пожелаете. Tagad mēs paņemsim ar jums to balto lapu vertikāli, ja? Nevis horizontāli, šī tādi nē, bet vertikāli. Un
Ну, ar acīm sadalīsim uz divām pusēm, глазками поделим на две половинки, un augšējā pusē, в верхней стороне, kaut kur vidū, šeit, mēs pielīmēsim mūsu баллон. Примерно вот здесь, augšējā pusē vidū, в верхней части, верхней половине, посерединке, mēs pielīmēsim mūsu balonu. Es atzīmēšu sev punktus, kur likt. Отмечу точки, где его ставить, да, этот баланс. Un pēc tam ņemšu līmi, vienu to brīvo pusi ar līmi обstrādājām. Обрабатываем, да, одну свободную часть. Un pēc tam apstrādājam arī otro pusi ar līmi. Tikai nesalīmējam viņus kopā, bet pielīmēsim pie mūsu baltā lapa. Pie mūsu baltās lapas pielīmējam, tā fiksējam, давайте зафиксируем, fiksējam, lai smuki ir. Un re mums sanāca lieliskais gaisa balons. У нас с вами получился великолепный воздушный шар. Nu, parādiet, kas jums sanāca. Покажем, что у вас получилось. Smuki, vai ne? Super! Un no dažādām pusēm mēs varam redzēt tās dažādās krāsas, vai ne? Super! Tā, ko darīsim tālāk? Что делаем с вами дальше? Vajag vēl kaste. Gaisa баллонам vēl jābūt arī kaste. У воздушного шара должна быть еще и коробочка, ящик. Jā, vēl jābūt arī kaste. Tad paņemsim vēl kaut kādu krāsu. Возьмем еще какой-то цвет. Un uztaisīsim taisnstūru. Будем делать с вами прямоугольник. Taisnstūram izmērs būs, у прямоугольника будет размер 8 centimetri. No vienas puses atmēram, отмеряем 8 сантиметров с одной стороны. Un 2 centimetri uz leju, 2 centimetri вниз. No šī punkta, kur bija 8 centimetri, atkal 2 centimetri uz leju. Pārbaudām, lai no punkta līdz punkta ir 8 centimetri. Ja ir, savienojam punktus. Un šajā maliņā arī savienojam punktus. Mums ir taisnas stūris 8 centimetri uz 2. Un izmantojam šķēres atkal. Используем опять с вами ножницы. Tā. Tagad liksim tajā taisnstūra vēl punktus. Еще сейчас будем делать точки на этом прямоугольнике. Es uzgaidīšu, kamēr jums būs gatavs. Подожду, пока у вас будет готово. Esmu gatavs. Aha, super. Nu, uz lētu pagaidīsim nedaudz. Nezinām, cik ātri meitenēm издосиes šī аппликация. Не знаем, как быстро у девочек, у Анжелики и у Кристины получится эта аппликация. Pēc tam viņas mums pastāstīs, потом они нам расскажут. Super! Tagad mēs ņemsim to taisnstūru un lineālu un vienkārši dalām taisnstūru pa 2 centimetriem. 2, 2 un 2. Un no otrās puses tas pats. 2, 2 un 2. Uztaisīsim līnijas, un šeit mums būs лоцījuma līnijas. Здесь у нас будет линия изгиба. Я подниму, здесь получше свет, вот так. Šī tāda jums sanāca. По 2 centimetriem. Un salokām. И просто сгибаем по этим линиям. 1, pēc tam 2 un pēc tam 3.
mums veidojas tāds kubiks, vai ne? Vai veidojas kubiks? Un lai mūsu zīmējums, lai mūsu aplikācija būtu apjomīga, uztaisīsim tādus nelielus maliņas, большие такие končiki. Uztaisīsim nelielas maliņas no vienas brīvās puses un no otras brīvās puses arī. Tā, skatieties, kas mums изрādījies. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Что тут у нас видно? Rekur šī tāda figūriņa. Tur apmēram puscentimetri. Здесь примерно полсантиметра. Un tikai šīs maliņās mēs apstrādāsim ar līmi, tikai šīs maziņās, только вот эти маленькие, да, ar līmi un pielīmēsim mūsu kasti. И приклеим наш ящик. Tā, parādīšu jums, tikai šīs mazās mēs apstrādājam ar līmi, tikai šīs mazās maliņās. Un tagad paņemsim mūsu balonu. Šeit mums būs no balona malas 2 centimetri uz leju, un no otras puses tās pats. Vienkārši punktu liekam 2 centimetri uz leju. Nu, apmēram 2 centimetri. Jā, skatieties, vēlreiz parādīšu. Šeit pakažu. Mums būs balonam uz leju 2 centimetri. Un šeit mēs pielīmēsim mūsu кастите. Вот сюда мы будем с вами приклеивать нашу коробочку. 2 сантиметра земāk, да? 2 сантиметра ниже, чем наш шар. Tā. Rekur. Un skatieties. Nedaudz savienosim kā nelielu māju un pielīmējam. Hops, hops, hops. Iekšā tur ar pirkstiem var palīdzēt sev. Внутри пальчиками себе помогаем. Un skatieties, cik smukā kaste mums ir. Какая красивая. Ящик. Ну, каста, ящик, коробка. Ну, корзина. Может быть, да, еще? Grozs. Un es jums parādīšu, kas sanāca. Un jūs arī varat parādīt, kas jums sanāca. Augšā debesīs mums var būt mākoņi. Наверху в небе могут быть облака. Vienkārši uztaisīsim zilus vai gaiši zilus mākoņus. Jebkura zilā krāsā papīrs derēs. Viens mākonis un rekur būs otrais arī mākonis. Forma, izmērs pēc jūsu izvēles, pēc jūsu fantāzijas. Rekur otrais mākonis man būs. Tagad ir redzams, ka mūsu баллонс lido. И теперь видно, что наш с вами шар летает. Vienkārši pielīmēsim mākoņus, просто приклеиваем облака, pielīmējam mākoņus. Varbūt 3 jums būs mākoņi, varbūt mazie, varbūt lielie.
Tā, viens un otrais. Re. Lieliski. Un tur lejā mums būs kalni. А внизу у нас будут горы. Un kalnus mēs zīmēsim, a горы мы с вами будем рисовать. Vienkārši, nu kaut kā tā. Atkal forma un viss pārējais ir atkarīgs tikai no jūsu fantāzijas. Uz kalniem ir sniegs, на горах, вот наши горы. Uz kalniem ir sniegs, un sniegu mēs pēc tam uztaisīsim ar plastelīnu. Снег мы с вами сделаем потом пластилином. Tas būs jūsu papildus darbs, это будет ваша дополнительная работа. Tad re, kur mums ir balons, mākoņi, kalni. Ja? Kalnus krāsojat kaut kādā brūnā krāsā ar flomasteri vai ar parasto, ar krāsaino zīmolu. Tad tumši vai gaiši brunā krāsā būs jūsu kalni. Uzmanīgi, ja tas būs jūsu patstāvīgais darbs krāsot kalnus. Un pēc tam ar balto plastelīnu uztaisīsim sniegu kalniem virsū. С белым пластилином сделаем снег на вершинах гор. Ar balto plastelīnu mums būs sniegs kalniem virsū. Bet balonam arī vajag diegus. У шара должны быть еще веревки, нити. Ja? Tad diegus mēs zīmēsim arī ar flomasteriem vai ar zīmuļiem. Uzzīmēsim vēl tos diegus. Еще нарисуем с вами вот эти нити или фломастерами, или карандашами. Чем вам будет удобно, тем и рисуйте. Kādā krāsā būs jūsu diegs arī ir atkarīgs no jums. Man būs brūnā krāsā diegi. Es paņemšu no šejienes un līdz kastei. No šejienes no balona un līdz kastei. Man izskatās šādi. Jums varbūt būs skaistāk. Man izskatās šādi. Tad man parādīs arī diegi. Kalni man būs arī tumši brunā krāsā. Горы будут тоже темно-коричневого цвета. Un sniegu pēc tam es uztaisīšu ar balto plastilīnu. Sniegu потом я сделаю белым пластилином. Tas jau būs pēc mūsu nodarbības. Nu, parādiet, kas jums sanāca, kādas kompozīcijas. Показываем, что у нас получилось. Vau, cik smuki Zlatai! Super! Vai bija viegli taisīt? Vai bija grūti? Jā. Viegli bija taisīt, vai ne? Nebija viegli? Bija viegli. Bija viegli. Ivāns, vai tev bija viegli taisīt kompozīciju? Super, Ivāns, cik smuki! Lieliski! Ļoti skaisti, superīgi. Vai bija viegli taisīt kompozīciju? А как ir viegli? Viegli, lегко, grūti, сложно. Viegli. Bija viegli, super. Tad jums ir vēl viens uzdevums, pievienot, krāsot kalnus un pievienot no plastelīna, pievienot sniegu, un pēc tam palasiet es vēl vienu jautājumu, tā kā uzdevumu jums došu, tas arī būs jāizpild. Un tikai pēc tam sūtīsiet savas fotogrāfijas, darba fotogrāfijas mūsu WhatsApp chatā. Es šodien vēl jums sūtīšu vārnīcas, mēs izmantojam šodien arī nedaudz jaunus vārdus un vispār nedaudz tādu vārdu, kuri jums derēs arī dizainā
dizaina un tehnoloģiju stundās skolā, bet arī dzīvē varbūt derēs. Tad rītdien mums būs nākošais radošais darbs. Завтра у нас будет следующая творческая работа. Šoreiz uztaisījām smuko balonu. Очень классный шар у нас с вами получился. Tad tiekamies rīt, gaidiet vārnīcu, un es gaidu jūsu darbus čatā. Visu labu! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos.